kļūdās Rēdliks. Bīstami metiens. Sprukts piespēl vārtu priekšā un netrāpa Mārtiņš Karsums. Bīstami. Mazāk par 10 sekundēm un tomēr vārtu metiens no zilās līnijas. Staņislavs Jegorševs gūst vārtus. Tihanovs vārtu priekšā. Labi piespēl uz vārtu priekšu un vārti 2-0. Un šoreiz Šipačovs gūst vārtus. Ne, Tihanovs pieliek nuju. Atspēle atpakaļ, bīstami. Un vārti. Skatāmies vēlreiz. Gūto vārtu. Kā nav, tā nav. Galviņa spēka paņēmiens. Skatāmies vēlreiz šo epizodu. Un tur 2,5–3 metri gandrīz līdz. Krišjāns Rēdliks uzsāk uzbrukumu. Labi piespēle. Dārziņa metiens. Mārti! Hossa. Jā, Hossa gūsta vārtus. Marcels Hossa pēc Laura Dārziņa piespēles. Jā, nu pavisam noteikti vārti ir jāskaita. Nu, domājams, ja viņi gūtu vārtus. Vārtus Stabiņš. Ozoliņš. Labi piespēle vārtu priekšā. Hossa vārti! 2-3. Šoreiz 4-3. Spēlētājiem ļoti precīzs metiens. Tagad uz priekšu dodās Šipačovs. Bīstami Šipačovs. Un tagad jau rīdznieki var domāt par uzbrukumu. Lielisks izgājiens! Metiens! Hossa. Piespēl vārtu priekšā, vēl viens metiens vārtī! 3-3. Izdodas vēlreiz skaitlisko vairākumu izmantot vārtu guvumiem. Un beidzot skaitliskais vairākums arī tagad izmantots. 2 zaudējām mazākumā. Skatāmies Hossa. Un vārti. Jānis pats dosies zonā, tieši tā arī notiek. Sorokins piespēl vārtu priekšā, metiens. Staņa glāb savu komandu. Savu komandu glābi no zaudējumu. Bīstami. Vārti. Strauji metiens un skatījās viņš, ko darīs Masaļskis, un Masaļskis savukārt skatījās, ko darīs Straka. Skatīsimies, kā būs šoreiz. Šoreiz māju kustība vārti, 2-1. Ļoti laba māju kustība. Gubins. Metiens. Un nav vārti. Rīgas Dinamo izcīna uzvaru šajā ļoti sarežģītajā spēlē. Vārtu guvuma nav. Skatāmies vēlreiz. Garām vārtiem slīd ripa un Rīgas Dinamo tiek pie ļoti grūtas uzvaras 4-3.